Šito vilks man iemet logā. Tiesneša kungs, es gribu prasīt, lai viņš man samaksā par izdauzīto rūti. Šitādu akmentiņu skaistu iemet logā. Vilks, nu par ko tu šitādu akmeni viņam logā sviedi, ko? Es neesmu metis. Kā? Šitādu akmentiņu skaistu. Pasties, cik smuks akmens. Un kāpēc tu meti? Tu nekā nezini. Ko? Es neesmu metis. Meti gan. Baums ir liecinieks, viņš gāja tur garām. Baum, ko tu vari teikt? Kas tur bija? Tiesneša kungs, es ne par kādu naudu nebūtu ar mieru to visu vēlreiz pārdzīvot. Ar ko tā? Nu, tas vilks metam lācim ar akmeni pa logu, un es tur gadījos taisni pa vidam. Ja es nebūtu tā fiks pieliecies, tad tas akmens man būtu pa galvu, un es būtu beigts. Nu, tāpēc tu būtu beigts. Dēliņi, tu būtu beigts. Spriedums. Par izsisto logu maksā Baums. Vainīgs. Ja tu nebūtu pieliecies, akmens logā nebūtu ielidojis.
Ar to cilvēku ir tā. Iet viņš kā pa apsnigušu upi, un kur tā krāce visstiprākā, tur ledus visplānāks. Un kad nu tu cilvēku uzmin tieši uz tās plānākās vietas, Kristus varētu būt 100 reizes dzimis, bet ja viņš nepiedzims tavā sirdī, tad tu esi pazudis. Tāpēc kopsim mieru mūsu sirdīs un nesīsim mieru tiem, kam tā nav. Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Āmen. Priecīgs Ziemassvētkus, Jūri! Paldies! Parunāsimies. Kā tev klājas? Labi. Un kā jums saimniec? Saimnieks nomir, tu jau zini. Tev rīt vaļsdiena. Atnāc uz mūsu mājām. Es nodarīju alu. Tad jau vajadzēs aiziet. Atnāc. Aprunāsimies par dzīvi. Aprunāsimies. Priecīgus Ziemassvētkus, kungi! O, Jākab! Sveika būšanā! Nu, kā tad? Kā iet, ko labi? Vai garšu arvi vai? O! Sveiki, kaimiņ! Sveiks! Kāds izaudzis, ko? Dakter! Mani? Mācies! Varēsi ārstēt? Sēdi. Krodziet! Mēriņam! Nu šodien liesim pilns līdz pašām. Ja tu, Kārli, būtu tik nasks pie darba, kā tiek rogā? Āboliņas saimnieki. O, maina! Maina. Sveiks! Es ceru, ka jums nekas nebūtu pretī, ja es šodien to naudu par liniem samaksātu. Nu, kam tad tagad naudu nevajag? Es domāju, gana. Vai ne? Tā, kur man tas āboleņas saimnieks? Tepat jau ir. Smuki skan. Kārli, nāc šur pie puikām. Žēlas nopūtas, nes vējš viņ tālumā. Tur tālumā bija jauneklis, kas reiz viņu mīlējā. Kas viņas godu laupīs, tas tam nav piedodams. Tas tam nav piedodams. Kas viņas godu laupīs, tas tam nav piedodams. No miega uzlēks jauneklis, kam sirds bez bailēm trīc. Tie mēģinās, ko mīlējas. Sālīgs paldies. Nav celt tikai šeit. Droši. Nu. Vāckars nebija ko? Bau, pastāsti par to skandālu. Ar akmenistu. Kas tur varēja būt? Kā jūs domājat? Es jums labāk pastāstīšu sapni, ko es redzēju par to skandālu. Naktī es guļu. Redz sapni. Mani izsauc uz tiesu par liecinieku. Tiesnesis man prasa. Ko tu, Baum, var teikt par to izsisto logu? Es saku, tiesneša kungs,
Es nekad savā mūžā ne par kādu naudu vairāk negribētu pārdzīvot. Par ko? Nu, to šis man prasa. Es saku, par ko man to vajag? Tas vilks met ar akmeni pa lāču logu. Un es tur tieši pa vidu gadījos. Un ja es nebūtu tā fiks pieliecies, tad tas akmens man būtu tieši pa galvu. Nabagbaums! Kādās briesmās tam skaistā galva ir bijusi! Par ko jūs smēj? Pēc tam tiesnesis saka, spriedums man esot jāmaksā par to izsisto logu. Es esmu vainīgs. Redz kā? Ko tas sapnis varētu nozīmēt? Ko tas Juris šodien tik nemierīgs? Viņš laikam būs noskatījies bagāt brūti. Ko, Juri? Daldera atraitne jau viņš šodien pie baznīcas uzrunāja. Kārni, lielākā un bagātākā māja pagastā. Nu kā tad? Un tā Daldera bammeli? Tā pati arī vēl diezgan friša, ko? Lieciet tak tam Jurim mieru. Nu, Juri, vai tad kāzās mūs ar Māru arī aicinās, ko? Smirno! Smirno! Nu, nāc. Pagasta vecākā rīkojums. Komis Baums ir nosities. Graviņā pie jūsu mājas. Kārtībnieks ir pilsētā. Ieradīsies tikai rīt no rīta. Rīkojums. Dod 2 puišus. Mironi apsargā. Nu, tas tik rūp. Kamēr ierodas policija. Labvakar. Nu, Priecīgs Ziemassvētkus. Pašā ziemas. Almas beigts? Pirms pāris stundām mēs taču ar viņu krogā. Kurā vietā? Tepat pie jūsu meža. Kur tas lielais akmens? Ar galvu pret akmeni. Zirgs laikam izmetis. Zirgs arī turpat, tas arī jāsavāc. Nu, kas jādara, jādara. Juri, Kārli, jums jāiet. Kā vai tad čakatās neiesim? Kas jādara, jādara. Hurā, Mironi, esam skatīties. Es jums parādīšu Mironi. Gulēt, tūlīt jāiet. Es jums tādu Mironi parādīšu. Šitas draņķis. Nevarēja citur galu dabūt. Taisni šovakar. Vai tik tev bail nav, ko? Kas tad no Miroņa ko baidīties, bet viss vakars pa galam. Vienmēr tā viņa dēļ kaut kas sanāk un velns mums parāvs. Nu, vai tā viņš vainīgs, tas nelaimīgais? Neigas gan. Zirgu vajag savākt. Nabaga Baums. Brauc māju no krogus. Būs aizsnodies. Un zirgs nogājis no ceļa. Zirgu kāds ir nobaidījis. Zirgs nekad pats nenoiet no ceļa. Nu. Pātagu! Še.
Ej nost! Ej prom! Skatieties, ka nenosāstā abi divi. No. Juri, sakuriet ugunskura tūlīt. Labi, gan jau. Pagūsim, skaistulīt, pagūsim. Gan uguni sakurt, gan sasildīties. Tu zini, man bija vienreiz ar viņu gandrīz vai sarunāts. Es pie nakti pie durvīm klauvēju, nelaiž. Klauvēju klusums, klauvēju gaidu. Kā es domā, cik ilgi var gaidīt? Laužas tā kā veca meita. Būtu vismaz smuka bijusi. Ko te larējam, labāk Zarsalos? Tāds savāds gaiss vienmēr ir ap Mironi. Liekas, it kā viņš gribētu kaut ko teikt vai ko, bet nevar. Man ir tāds sajūta, ka viņu vajadzētu pagriezt ar degunu uz augšu, citādi liekas, ka nosmaks. Lai guļ vien tāpat. Varbūt viņam zoba atņirkti. Smiesies tad visu nakti. Mums pretī. Baidies? Uzspēlēsim kārtis? Negribu. Ko tad mēs visu nakti sadarīsim? Snaudīsim pārmaiņas. No rīta mazā gaismiņā sēž meitiņa kalniņā, un viņa žēlas nopūtas nes vēsmiņ tālumā, nes vēsmiņ tālumā, un viņa žēlas nopūtas nes vēsmiņ tālumā. Tur tālumā bija jauneklis, kas meitiņu mīlējā, kas viņas godu laupījis, tas tam nav piedodams. Tu beidz taču! Tas tam nav. Kā tu domā, Juri? Ko tagad darīs viņa skaistā brūte? Nu, ko tu te muldi? Tevi droši vien gaidīsi domā. Es tā nesapratu. Viņi abi gribēja kaut kur sleps mukt prom. Baums ar savu brūti. Ko? Jur, tu dzirdi? Tur tālumā bija jauneklīs, kas meitiņu mīlējā, kas viņas godu laupījis, tas tam nav piedodams. Priecīgs Ziemassvētkus, Juri. Atnāc uz mūsu mājām. Saimnieks nomira, tu jau zini. Es nodarīju ālu. Nu? Atnāc. Aprunāsimies par dzīvi. Nu? Jā.
Kārli. Kārli, kur tu esi? Ev, ko tu tur dari? Kas tev rokā? Tu daudz izņēmi vai? Jā, izņēmu. Dulvais. Tu jēdz, ko tu dari. Uznāks vēl kāds. Daudz ir vai? Nezinu, cik ir. Māc saskaitīsim. Par ko skaitīt? Ko tu gribi? Es gribu savu daļu. Bet lielāko daļu es nu gan paturēšu sev. Negrābsies. Patiešām. Par to taču var nopirkt zemi. Vai kāds nenāk? Ko? 4? Negudrs esi palicis vai? Tev pietiks ar 2. Ko tu ar vairāk darīsi? Izlaidīsies galīgi. Kas tev par daļu? Aizstāvis atradies. Atdod man tos 200, tulīt! Man 4, ne tev! Nebļaušu. Es bļaušu, ka viss mežs skan. Juri, velns! Vismaz vienu vēl, dalīsim līdzīgi! Noklenderēs. Un tu? Un ko tad tu esi iekrājis? Tik vien ir kā pašam mugurā. Kalps tu esi un kalps paliksi. Dodu šurp! Nu? Nē. Maita! Manu naudu! Maita! Tu! Ak, šitā! Noslāpējuši, ja bļausi! Anskartu! Būsi rāms! Nemūžam to neaizmirsīšu. Suns beidzamais!
Mironu vajag apgriezt. Griez vien pats. Barons atradies. Tagad tu sev var algot sulaini. Ņemt to aiz kājām. Vajag nolikt, kā bija. Kārli, kāpēc tu man siti? Mironi jāgriež smuti. Kurls esi vai? Tu gultā mīzē. Fuj! Neviena kārtīga meita negrib ielaisties ar tevi, kad neapčurā pa nakti. Domā, nezini, kā tev ar Amāli izgāja? Kam tu esi vajadzīgs uz pasaules? Tu iesi, es tevi nositīšu. Rokas augšā! Kamerīnēs! Lapītais nesaisais! Rokas, veiklāk! Ādrāk! Visīti, nokoisēti, mīlēs!
Ļaudu, ko nebļauj vārds karstāts. Un tu, stiprinieks, sasētie tā tekuli. Droši šurp. Ko viegli palika. Kā tu domā, mums pie viss vainīgs? Jūri!